Uzliksim WooCommerce veikalā opciju paziņot pircējiem, kad prece būs veikalā pieejama, tajā gadījumā, kad prece nav noliktavā. Ir divi dizaina varianti, kā ar konkrētu spraudni to izdarīt. Viens ir ar šādu te podziņu, kur izlec ārā uzlecošais loks. Ar CSS palīdzību to var nedaudz arī pielāgot. Cilvēks ieraksta ēpastu, apstiprina, es piekrītu internetu vietnes privātuma politikai un nospiež šo pogu, viņam automātiski atnāks ēpasts tajā brīdī, kad prece būs atpakaļ noliktavā. Ir arī šāds dizaina piemērs, kuru var novietot kā statisku bloku produktu kartiņā. Tātad, kā mēs to varam izdarīt? Man te ir viens testa veikaliņš, kuram jau ir pievienots WooCommerce. Pievienosim jaunu spraudni. Izmantosim šo konkrēto spraudni, nospiežam instalēt tūliņu un nospiežam aktivizēt. Kreisajā pusītē mums parādās InStock Notifier. Sāksim ar to, ka nospiedīsim pogu settings, iestatīsim tam paredzētos iestatījumus un iztulkosim frāzes, kuras nepieciešams. Šajā sekcijā var izvēlēties, vai šo kontaktu formiņu, šo ierakstu formiņu vēlamies redzēt kā statisku vai kā uzlecošā loga veidā. Tātad izvēlamies vienu no atbilstošiem variantiem. Šeit mēs varam iztulkot frāzes, kuras vēlamies redzēt šajā te formiņā. Tātad paziņot, kad prece būs pieejama, tas būs title for subscribe form, tad šeit varam arī ievietot virsrakstu, paziņot, kad prece būs pieejama. Placeholder vārda lauka vietā, tātad, ja mēs atstāsim šeit arī vārda lauku, input lauku, tad iztulkojam arī šo frāzi. Tas būs placeholderīts. Un ēpasta laukam arī placeholderīts, tas būs šis te vārdiņš ēpasts, arī to varam iztulkot. Un button label, tātad šīs te pogas paziņot, kad prece būs pieejama, vietā arī var ierakstīt vienkārši paziņot, vai arī pilnā teikumā paziņot, kad prece būs pieejama. Es ierakstīšu vienkārši paziņot un nospiežu saglabāt izmaiņas. Nākamā aila mums ir visibility settings. Šeit ir iespējams noslēpt kaut ko no laukiem šajā te kartiņā. Tātad hide name mēs varam noslēpt, teiksim, vārda šo te input lauku. Tā, es parādīšu, kā vispār izskatās no ārpuses. Nu, lūk, šādi te. Tātad te ir, teiksim, tas vārda lauks un šeit ir ēpasta lauks. Vārda lauku var noslēpt nost. Tas īstenībā ir liekas lauks, tam nav obligāti tur jābūt, jo mazāk lietotājiem ir aizpildāmu lauku, jo ir lielāka iespēja, ka viņš šos laukus aizpildīs. Ir jums nepieciešamība vākt lietotāju ēpastus. Tas nozīmē to, ka jums vajag lietotājiem iedot pēc iespējas mazāk šo te lauku aizpildīt, lai lietotājs atstāja šo savu ēpastu jūsu sistēmā, ko pēc tam jūs izmantosiet ēpasta mārketingam. Ko katrs no šiem te laukiem nozīmē? Visibility settings mēs atzīmējam, vai mēs vēlamies noslēpt, pieņemsim, vārda lauka aili frontendā, parādīt tālruņa aili frontendā, noslēpt, teiksim, šo te formiņu no pircējiem, kas nav reģistrējušies sistēmā, noslēpt no tiem, kas mums jau ir pierakstījušies sistēmā, un šeit ir ļoti daudz funkcijas, kuras jūs varat izmantot savam interneta veikalam. Message settings, šie būs tās ziņas, kuras, teiksim, parādīsies, tā, ka to formu nosūtīs. Apstiprinošā ziņa, kad jūs esat veiksmīgi, teiksim, pierakstījušies šim produktam, un mēs jums paziņosim, ka tas ir atpakaļ produktā, veikalā. Ēpasts, kad cilvēks jau ir, teiksim, pierakstījies, bet aizmirsis, tad ir izlaists ārā brīdinājums, ka izskatās, ka jūs jau esat šim produktam pierakstījies. Un šeit tālākie lauki ir par to, kad ir kāds errors un tie paskaidrojošie
teiksim, teikumi, par ko konkrēti ir šīs errors nosūtot formu. Tātad mail settings atbildēs par e-pastu saturu, kurus lietotājs saņems uz savu e-pastu. Šie satura lauki ir jāiztulko. Background Process Engine šeit ir jāatzīmē, tad no kurienes jūs vēlaties šo saturu ņemt, tātad WooCommerce vai Default Background Process. Atstāsim WooCommerce, jo tomēr mums šis veikals ir uz WooCommerce bāzes. Bot Protection jūs varat pievienot šim te lauciņam. Pirms pogas paziņot vai nospiežot pogu paziņot, lietotājiem būs jāizpild arī captcha. Viens no diviem variantiem, tātad pierādījums par to, ka lietotājs nav robots. Quantity Field Settings jūs varat izvēlēties vai norādīt kādu daudzumu šajā te lociņā. Un, ja vēlaties norādīt, noteikti jāatzīmē šis checkbox un jāieraksta placeholders un arī jāiztulko šīs te frāzes. Auto-delete settings, ja vēlaties cilvēkus, kuri ir pierakstījušies, izdzēst ārā no sistēmas pēc X laika. Tā kā mums mērķis nav izdzēst šos lietotājus ārā, tad checkboxu atstājam tukšu, jo tomēr mēs šos e-pastus vācam tālāk e-pasta marketinga vajadzībā. I agree checkbox šodien noteikti ir obligātais lauks, kas ir jāietver jebkurā formā, kur mēs aicinām lietotāju atstāt kaut kādus datus. Pat tad, ja tas ir tikai e-pasts, ir jābūt šim te checkboxam, kad lietotājs piekrīt, kad viņš šo te e-pastu mums ir nosūtījis. Tad noteikti arī šo checkboxu atstājam ieslēgtu. Estimate stock arrival būs lauks, ja lietotājiem ir zināms aptuvenais laiks, kad prece būs atpakaļ noliktavā, tad mēs varam arī šos datus aizpildīt. Un troubleshoot settings, te arī varam iziet cauri, tas arī pēc katra lietotāja vajadzībām. Iesaku visas ailes izlasīt un atķeksēt, kas jūsu internetu veikalam ir nepieciešams. Tālāk, kas jums vēl ir aktuālākie lauki, tie būs message settings, mail settings un I agree checkbox. Tātad šīs frāzes iztulkojam vienkārši latviešu valodā no tām, kas ir šeit šobrīd. Mail settings. Šeit tieši tas pats. Šīs visas frāzes vajadzētu iztulkot vēlamajā valodā. Šis ir e-pasts, kuru saņems lietotājs. Tad, kad lietotājs būs nospiedis podziņu paziņot, ka prece būs pieejama, viņam jau uzreiz atnāk uz e-pastu informācija par to, ka jūs esat pierakstījies šim te produktam. Un te būs mazliet vairāk informācijas par to, kāds produkts tas ir, un informācija par to, ka mēs jums aizsūtīsim e-pastu, kad produkts būs atpakaļ noliktavā. Šeit zemāk ir kopija, kuru jūs saņemat uz savu e-pastu, ja vien jūs to vēlaties. Šis ķeksīts ir jāieķeksē, tas ir jau īstenībā ieķeksēts, bet nevajadzētu to aiztikt. Šis ķeksīts atbild par to, ka šie e-pasti lietotājiem tiek aizsūtīti automātiski, tad, kad prece parādās atpakaļ noliktavā. Šis e-pasts jau ir tas satura e-pasts, kad prece jau ir atpakaļ noliktavā, tad lietotājs, kurš ir atzīmējis, ka viņš vēlas saņemt informāciju, viņam aiziet šī e-pasta saturs, tad to arī vajadzētu iztulkot latviski un noteikti nospiežam saglabāt izmaiņas. Tālāk, kas ir jums vēl obligāti nepieciešamais lauks, tas būs I agree checkbox par to, kad lietotājs piekrīt, ka viņš ir kādus datus atstājis. Lūk, un ieķeksējam šeit ķeksīti un arī šeit frāzītes iztulkojam un pārfrāzējam noteikti tekstu, kas tā konkrēti ir vai tā ir privātuma politika vai datu aizsardzības politika. Un arī šos teikumus pārfrāzējam un nospiežam saglabāt izmaiņas. Pārējie lauki būtībā ir default lauki. Tālāk atjaunojam lapiņu, vārdu lauks mums pazuda, tieši tā kā mēs to vēlējāmies. Un tagad ķersimies pie CSS, nomainīsim šeit šo te title background krāsiņu, lai pieskaņotu mājaslapas dizainam. Tālāk, kad esam pielāgot sadaļā, tad customize sadaļā, mums ar CSS palīdzību būtu jānomaina šim title backgrounds.
es izmantoju šādu te CSS, kurš atbild par, teiksim, paša backgrounda krāsas maiņu, tad background color un border color, un konkrēti borderīti mēs atsevišķā CSS-ā uzliekam arī tam krāsu un paddingu. Es uzliku personīgi paddingu tieši checkboxam, jo bez paddinga tas bija ļoti tuvu pogai, man mazliet krasās tālāk, es uzliku 10 pikseļus no apakšas šai konkrētajai frāzai, lai tā izskatās daudz tīkamāka. Un nospiežam publicēt. Kā es atradu šo CSS? Es aizgāju mājaslapā no ārpuses, nospiedu inspect, paņēmu šo te lodziņu, atradu konkrētā div lauka šos te klasi, pārbaudu, vai šī klase strādā, šeit šo klasi var redzēt, šo mēs arī kopējam, vai šeit dubultklikšķis, es aicinu kopēt šo sadaļu. Un vispirms pārbaudām, vai šī sadaļa strādās, tad mēs šeit varam arī uzreiz nomainīt, teiksim, to backgroundu, un redzam, ka mums mājaslapā tas nomainījās, tātad te viss strādā, kopējam šo klasi, iekopējam šeit iekšā un iedodam klasei background color un border color. Borders jums sākumā nestrādās, jums vajag identificēt borderi zem šīs te klases un pēc tam arī borderītes šeit nostrādās. Un nospiežam publicēt un atjaunojot lapu no ārpuses. Šai te visam vajadzētu būt tā, kā mēs vēlamies. Varat mēģināt arī pašu input lauku, padarīt mazāku. Pie settingiem varam vēl pamēģināt to uzlikt kā pogu. Pagaidām tas tā kā inline subscribe form, tad tas izskatās šādi. Un uzlikt to kā pogu, pop-up, saglabājam izmaiņas. Atjaunojam lapiņu no ārpuses. Un te ir poga paziņot, viņam jāuzliek vēl, protams, background, šī tikai testa lapa. Tad nospiežu uz pogas paziņot, man izlet šāds te māksliņš lociņš, to var palielināt, jums jāiet tēmas ieskatījumos un jāskatās, kas tur nav kārtībā, šī pagaidām testa lapa, un tas daudz neiespringstu, bet būtībā būtu jāskatās aptuveni šāda te, kad nospiežu pogu, te jau ir piestrādāts nedaudz vairāk, tad izlec ārā mums šāda te formiņa, kuru lietotājs var ierakstīt savu e-pastu, piekrītu privātam politikai un paziņot. Pēc tam šie te paziņojumi jums parādās šeit sadaļā pie Instant Notifier All Subscribers. Un te jums būs tāds vesels sarakstīņš, kur jūs arī varēsiet redzēt lietotāju, tad e-pastu, vai viņiem ir, vai viņš ir reģistrēts lietotājs, uz kādu produktu viņš ir pierakstījies, kad viņš ir pierakstījies un vai viņam tika aizsūtīts e-pasts vai nē. Un šajā sekcijā arī e-pastu var aizsūtīt manuāli, ja gadījumā sistēma nenostrādā un e-pasts nav nosūtījies.